Šoreiz pie mums pirmoreiz studijā ir pāris lieliskais Napoleons Jānis un viņa sadarīgā Arta. Šī būs neparasta, bet ļoti iedvesmojoša epizode. Šajā tikšanās reizē mēs uzzināsim, kā socionikas teorija strādā dzīvē, un tieši tāpēc mēs satiksim un intervēsim kādu pāri, kas ir izveidojis savas attiecības, balstoties uz socionikas zināšanām un ņemot vērā socionikas dotos ieteikumus. Skatāmies, kā viņiem veicas. Kā tu nokļuvi līdz socionikai un ko tu domā par Jāni? Ar socioniku bija ļoti interesanti, jo es kaut kādus ilgus gadus biju, manuprāt, nesadarīgās attiecībās ar šī brīža skatījumu. Es varētu tās vērtēt tā, jo mēs visu laiku strīdējāmies un tā. Es domāju, vajadzētu kaut kā sameklēt to savu sadarīgo cilvēku. Jo maniem vecākiem bija ļoti sadarīgas attiecības, viņiem bija tāda harmonija, viņi viens otru patīkami papildināja un viņi mīlēja viens otru. Un man bija tāds priekšstats, kā vajadzētu būt, un es arī gribēju to. Un tad es pamanīju internetā vienu Evijas video YouTube, ja es nemaldos, pirms kaut kādiem 5 gadiem, kur viņi stāstīja par to, ka jūs esat nesadarīgās attiecībās, jums liekas, ka jums kaut kas grauž, tā kā neīstās kurpes, jums vajag meklēt savu īsto. Tad socionika ir tāda zinātne, kura izvirza tādu teoriju par psihiskas uzbūves modeļiem, un jūs noteikti varat atrast sev sadarīgo cilvēku. Ja jūs vairāk pastudējat un tā notapojaties, nosakat, kas jūs esat par tipu. Un, pagāja kaut kādi gadi, es nevarēju saņemties, tur aiziet, nebija pārliecības arī, ka tas strādā, bet tad es vienā brīdī domāju, kāda starpība, pamēģināšu. Man nestrādāja tradicionālās iepazīšanās metodas, kaut kāda tur saiti, vēl kaut kas, tie Tinder un viss tas man likās tik nogurdinoši. Un tad es domāju, pamēģināt jau var, tas, ja nestrādās, taču var kaut ko citu mēģināt, bet vienkārši nekas jau zaudēts nebūs. Un tad es aizgāju pie Evijas uz konsultāciju, un viņi man noteica to sociotipu, ka es esmu Džeks, tāds ekstraverts cilvēks. Es pilnībā biju pārsteigts, es domāju, ka introverts. Un tad es aizgāju pie viņas vēlreiz, pat pārbaudīju, vai tas tiešām tā ir, jo bija šaubas nedaudz rudenī. Es pavasarī, pēc tam rudenī. Un tad, kad galīgi tas tips bija noteikts, tad varēja ķerties teorētiski pie kaut kādas otrās pusītes meklēšanas. Un Evija man vienu ļoti vērtīgu padomu deva. Viņa teica, ka tev profila bilde ir tāda nekāda, un tajā Tinderī arī tu tās bildes lietas, te tavs pārākais intelekts nevienu neinteresēs. Tev vajag kaut ko tādu, lai tev sadarīgais ir tāds cilvēks, kurš vērtē cilvēkus pēc vizuālā tēla. Tev vajag tādu sev pasniegt tā, lai viņš pamana. Un tad es tā domāju, labi, tad jāaiziet pie kāda profesionāla fotogrāfa. Un es aizgāju arī, pagāju atkal gads, sakrāju naudu, aizgāju pie, manuprāt, profesionālākās fotogrāfas, jo ja es visu daru, tad es daru ar vēriem līdz galam. Un tad viņi man uztaisīja foršu fotosesiju, un es ieliku vienu no tām bildēm Facebook profilā. Un tad tiešām pagāja kaut kāds nepilns mēnesis, un Jānis man pamanīja, viņš tur bija ielīdz tajā iekšā grupā, un viņš man uzrakstīja. Jā, ceļš uz savu laimi nav vienā dienā noejams, tāpēc ir jāizdara kādi secīgi soļi, lai to savu cilvēku satiktu. Kā jau mums Artis stāstīja, ir jāatnāk uz konsultāciju, jānoskaidro savus sociotipus, druscītiņi ar sevi jāiepazīstās pašam, jāsaprot, ko tu vari šeit dzīvē, kas tev sanāk, kas nesanāk, vai tu pats sev patīc galu galā. Un, protams, savā ziņā jāiziet arī tāds sevis pieņemšanas ceļš. Un tieši tāpat ir jānoskaidro, kāda tipa cilvēks tad tev ir vajadzīgs. Tātad to principā var izdarīt arī vienas konsultācijas laikā, bet kādam tas ceļš var būt arī ilgāks un pamatīgāks, piemēram, kaut ko pamācoties papildus, pētot savu tipu vai arī izmantojot iespēju izzināt sevi un citus cilvēkus mūsu čatā 2 tipi satiekas, kas arī ir ļoti, ļoti forša treniņa nomete. Bet jā, protams, ir jāveic šie konkrētie soļi, jādara rīcība. Socionikā burvestība nenotiek, arī manā konsultācijā burvestības nenotiek. Tāpat ir jārīkojas, jāveic noteikti soļi, pavisam vienkārši, pilnīgi saprotami, elementāri soļi, bet vienkārši ir jāsaprot, kam tie ir veltīti, kāpēc
tas ir vajadzīgs, jo savā ziņā sadarīgu attiecību veidošana ir ļoti līdzīga makšķerēšanas procesam. Tad, kad tu gribi noķert zivi, tev ir jāzina, kas garšo zivī, nevis tev. Tieši tik vienkārši, un ja šiem padomiem sekot, tad izdodās. Un viņš man uzrakstīja, kas tu pa tipu esi. Tas bija pirmais, ko viņš man uzrakstīja. Pirmais jautājums, jā? Es uzrakstīju čau, Džeks. Viņš tāds, mums tur kaut kas varētu sanākt. Un tad es viņam tā uzrakstīju, es arī tā esmu kaut ko dzirdējis no sērijas. Un tad mēs vārds pa vārdam, kaut kā tā komunikācija bija ļoti viegla. Bet man tajā vakarā bija jāstrādā, un tad mēs sarunājām drīz vien satikties. Jo vispār Napoleoni ir tādi, kuriem vajag uzreiz visu, un tagad... Un es tur braucu vēl uz laukiem pāris dienas, un tad mēs satikāmies pēc tam pāris dienām. Jā. Un tad bija uzreiz tā, ka bija tik brīvi, viegli runāt, tik dabiski. Man vispār nebija ne par ko jāiespringst. Tas bija tāda patīkama pārmaiņa pēc tiem iepriekš saspringtiem randiņiem, kuros tie cilvēki, manuprāt, nebija man sadarīgi. Kāds tev viņš likās, Jānis? Pirmajā uzmetienā viņš likās tāds sakarīgs, tāds runīgs, nav uz mutes kritis, pēc vārdu kavaka tā nav jāmeklē. Man patika viņa enerģija, tas, ka viņš arī bija tāds, man liekas, tāds aktīvs kaut kādā iekšējā ziņā. Varbūt es esmu vairāk tā uz fizisko pasauli aktīvāk, bet viņš iekšēji arī viņš tāds spridzina un domā tur un kaut kā. Un mums tur izrāda savas emocijas. Jā, viņš neko netur sevi un principā tas man viņā arī patika, tas, ka viņš nebaidās ne no kā, un viņam ir savs viedoklis, un tas viedoklis īstenībā mums bieži sakrīt, un kaut kā mums bija ļoti interesanti kopā sarunāt. Mums arī sadarīgas tādas profesijas ir viena otru papildinošas un neatņemams viena no otras. Un tad es domāju, ka interesanti ir gan tā, gan visādi citādi. Tev nebija šaubas kaut kādā brīdī, kad... Nē, tu zini, kas ir interesanti. Tas, ka iepriekš tās visas attiecības bija tādas, kurās bija kaut kādā brīdī tās šaubas, kurās bija, un es tagad redzu arī pēc draudzenēm, ka viņas tur sāk analizēt kaut ko, domāt. Tas nav īsti tā, kā vajadzētu būt. Tad, kad ir sadarīgas attiecības, tad tev nav nekādu vairs šaubu. Tad tev viss tā organiski notiek, un tu pat vairs neanalizē neko. Tu vienkārši jūties brīvi, labi, harmoniski. Tev iestājas tāds mieres, tev atlaiž, kā saka, un tu tā kaut kā atslāpst un jūties tu pats, un tev nevajag neko ne tēlot, ne iespringt, ne izdomāt no sevis un mēģināt kaut ko tur. Kaut ko tur izmainīt otru, vai ne? Jā. Un tas bija tas rādītājs, un es tagad atskatoties pēc laika, ar tādā laika atkāp, padomāju, ka tad principā jau nekas grūts nebija. Vienkārši tāda ļaušanās tām attiecībām. Uzticēties arī šeit zinātnē, Evijai, un pēc tam jau skaties viss pats no sevis. Man bija kaut kāda sajūta laba par to visu. Redz, cik īstenībā vienkāršas un viegli saprotamas lietas. Sadarīgas attiecības nav nekāda morzas ābece, nav nekas šausmīgi sarežģīts un nesaprotams. Vienkārši tā ir tāda lieta, kad tu satiec to otru cilvēku, un viņš tev liekas absolūti saprotams, pieņemams. Iespējams pat, ja visa pasaule viņu necieš, neieredz un nesaprot. Arī tā mēdz būt. Bet tev tavai laimei, tavai sadarībai tieši šis cilvēks patīk tieši tāds, kā viņš ir. Tu viņā negribi neko mainīt, un arī viņa paša klātbūtnē tu beidzot vari atslābt un it kā ievilkt tādu nosacītu ķeksīti, ka attiecību jautājums tavā dzīvē ir sakārtots, un tu mierīgi vari pievērsties kaut kādām citām foršām un patīkamām lietām, kas dzīvē ir pa pilnam. Čau, Jāni. Čau, Dita. Pastāst, kāds tu esi, Napoleons? Protams, ka vislabākais. Tas bez šaubām, ka tu esi labākais. Mēs vispār tādi divi izcili varianti esam. Bet kā tu jūties kā Napoleons? Īstenībā bija tā, ka man bija grūti sevi pieņemt, līdz es nezināju savu sociotipu, jo vienmēr ir apkārt tie cilvēki, kuri mēģina tevi laust, izmainīt, labot. Vieni saka, ka tu pa daudz runā, otri saka, ka tu esi pārāk ekspresīvs, trešie saka, ka tu krīti uz nerviem un vēl kaut kādas lietas, un tu pats nesaproti, tev liekas, varbūt tu esi kaut kāds nepareizs. Un tad vienkārši varbūt tā nonākšana pie socionikas kaut kādā ziņā viņa palīdzēja saprast to
un pieņemt sevi tāds, kāds tu esi, un saprast, ka varbūt nevis tev ir jāmainās, bet varbūt, ka vienkārši, arī apkārtējā pasaule var izmainīt. Tieši tā, bet tas jau bija pavisam nesen. Pirms kaut kāda gada tas apmēram sanāk, bišķiņ mazāk varbūt kaut kur. Nē, vairāk drusciņas, gads apmēram varētu būt apkārt. Bet tas ceļš līdz Evijai, tev tur bija pirms tam tāds kaut kāds stāsts, jā? Jā, bija tāda lieta, kad mans stāsts varbūt kaut kādā ziņā uz to sociālnieku bija tāds, ka es diezgan ilgus gadus pirms savām dažādajām attiecībām, kas man ir bijušas, es diezgan ilgi meklēju to savu otro pusīti un gāju uz randiņiem, uz portāliem, caur visādiem iepazīšanās vietnēm un visu pārējo. Un kaut kādā brīdī es vienkārši noguru no tā, ka tu spēlē tajā loterijā ar visām biļetēm. Ja? Un man gribējās kaut kā samazināt to loterijas biļešu skaitu vai vismaz kaut kādu potenciāli sadarīgo to cilvēku atrast. Jo man likās, vai tad tiešām nav nekāda psiholoģijas pētījuma vai kaut kas tāds, kas varētu likt domāt, ka kaut kāds cilvēks, kaut kāda cilvēka varētu būt saderīga. Un pats dīvainākais bija tas, ka par sociālnieku es jau zināju iepriekš, man bija cilvēki teikuši, bet es to uzskatīju par tādu kaut kas līdzīgs tā kā astroloģijai, ja? Respektīvi, kad vai tam vispār var ticēt, un vai tas nav pārāk ar dakšām ūdenī rakstīts. Un, īstenībā man tādas uzticības nebija, un es nekad tam nepievērsu kaut kādu nopietnu vērību, vēl jau vairāk attiecību kontekstā, jo man to sociālnieki kaut kā savādāk bija teikuši. Un tad, gribot samazināt savas izredzes, kaut kā man liktenis saveda tā, ka es nokļuvu televīzijas šovā, iepazīšanās šovā. Un viens no šova nosacījumiem bija tāds, ka man vajadzēja pirms tā šova notipoties, lai saprastu, vai es atbilstu tam sociāltipam, ko viņi meklēja. Un, kā izrādījās, viņi meklēja Napoleonu. Tā es uzzināju gan par sociālniku, gan par Eviju. Un par sevi galu galā? Protams, par sevi arī. Tu esi, kā teikt, normāls? To es uzzināju jau pēc šova. Vēl šovā man vēl bija šaubas, vai es esmu tāds, kāds esmu. Īsumā tas stāsts bija tāds, ka man lika noticēt sociālniekai tas, ka mums šovā bija tādi momenti, ka mums vajadzēja dzīvot kopā, kaut kādos namiņos. Un tās lietas, ko man Evija teica, kā man vajadzētu izskatīties attiecībās ar sadarīgo cilvēku, kas man skaitās gan Balzaks, un es kaut kādas tās lietas sajūtu. Un tad, kad pēc tam no tā šova es atgriezos atpakaļ un gāja man tā, kā man tur gāja, bet bija tā, ka es aizdomājos par to, ka varbūt tiešām man jāmēģina satikties ar šī tipa sievietēm un atrast to savu īsto sadarīgo, starp tām Balzaka tipa sievietēm, kurām vajadzētu, ar kurām man tad īsti arī vajadzētu būt. Un kā izrādījās, to sieviešu diezgan daudz. Jā, viena svarīga atziņa. Sociālnieki nav par to, ka mēs meklējam vienu konkrētu cilvēku, kā tādu adatu siena kaudzē, bet mēs meklējam savu cilvēku starp saviem sadarīga tipa cilvēkiem. Un tas nozīmē, ka attiecības mums var izveidoties ar vairākiem viena sadarīgā sociotipa cilvēkiem. Protams, jāsakrīt dažādiem apstākļiem, jābūt jums savstarpēji pieņemamā vecumā, savstarpēji saskanīgā dzīves līmenī iespējams, kaut kādā tādā sociālā statusā. Ļoti daudz visādas sīkas un smalkas nianses, kam arī ir, protams, jāsakrīt, bet absolūti nav tā, ka būtu kāds viens unikāls cilvēks, ar kuru jums šīs attiecības izveidosies, tāpēc sociālnieki mums iedod tādu tā kā virzienu vai tādu nosacītu leņķi vai to teritoriju iedomāto, kurā meklēt tos savējos, līdz tu nonāc pie tā cilvēka, kurš tev der kā uzliec. Un tas nebūs iespējams pirmais, vai tas nebūs katrs tevis satiktais, sadarīgais cilvēks. Mīlestība tomēr dara savus darbus, savas lietas. Ja? Mēs nekad nevaram zināt, ko tieši mēs iemīlēsim, kur mums saklikšķēsies un kur izdosies. Tāpēc noteikti ir jāmēģina
Un kā izrādījās, tad to Balzaku sieviešu ir tā kā it kā diezgan daudz. Un es sāku iet uz tiem randiņiem ar tām Balzaku sievietēm. Man likās, ka kaut kas nav. Jo man viņas visas šķita kaut kādas tādas pārāk, es negribētu lietot vārdu garlaicīgas, tas nebūtu īsti korekti, bet man likās, ka viņām pietrūkst kaut kādas enerģijas, dinamikas, kaut kas tāds, kas man likās, ka man varētu būt svarīgi. Lai gan visā citā viņas bija visnotaļ jaukas sietas, un es redzēju to sadarību, ka tu tur, nezinu, brauc un tev pasaka kādu labāku ceļu, kuru braukt, vai tu, tu piemēram, prasi, vai dāma grib, lai nopērk viņai kafiju, un tu gribi viņai to pajautāt, bet viņa saka, nē, man nevajag, es negribu šobrīd kafiju, piemēram, kad viņa nolasa pilnīgi tā, ka tavas kaut kādas domas un vajadzības un vispārējo. Un kaut kā tā, bet es it kā nebiju arī atmetis arī to pārējo savu dzīves ceļu, kas attiecās uz tiem randiņiem bez tipošanas un bez, jo es domāju, kādu būs neplīst, kāpēc tad nevar piedalīties vēl joprojām vecajā loterijā. Lai gan tu it kā gribēji mazināt tās. Jā, labi. Bet man bija viena atšķirība. Es tomēr gāju ne tikai uz randiņiem ar Balzaku sievietēm un vienkārši kaut kādiem, bet es nolēmu aiziet arī ar to otro sadarīgo tipu, kas ir džeka tipa sievietes. Socionikas teorija mums māca, ka starp visiem 16 sociotipiem veidojas kaut kādas savstarpējās attiecības, tad pastāv 16 tipu attiecību kombinācijas. Savukārt kopdzīvei attiecībai maksimāli komfortablas ir vienas duālās attiecības, kurās tipi savstarpēji viens otru papildina un dod iespēju attiecībās atslābināties. Bet ne jau vienmēr visiem izdodas un paveicas sastapt tieši to savu vissadarīgāko tipu. Dzīvē mēs satiekam dažādus cilvēkus, attiecības mēģinam ar dažādiem cilvēkiem, un tad tajos citos attiecību veidos, kas mēdz būt arī labi un komfortabli, mazāk komfortabli, pavisam dramatiski un briesmīgi vai tik konfliktējoši, ka abi viens otru vienkārši neieredz. Nevar ciest šie cilvēki viens otru. Tad ar socionikas palīdzību mēs varam saprast, kādas tad šīs attiecības būs, ar kādiem riskiem, ar kādām problēmām mēs šajās attiecībās saskarsimies un tā prātīgi pieejot ar galvu, izdomājot, mēs varam sev godīgi pateikt, vai man šis cilvēks patīk tik ļoti un der tik ļoti, ka es spēšu pieņemt kaut ko, kas mums šajās attiecībās nebūs, kas mums šeit varbūt nesanāks vai neizdosies, varbūt kaut kas šeit būs par daudz, kaut kādas lietas, kuras ņemot vērā, mēs jau iepriekš paredzam, ka šeit var būt grūtība un attiecīgi ar to mēs varam darboties, strādāt, uztvert daudz mierīgāk, netik sakāpināti, netik asi un zināt, ka no šīs situācijas ir izeja, tam visam ir risinājums. Tāpēc arī aktivācijas attiecības, kas socionikā arī ir ļoti labas savstarpējās attiecības, tās veido arī divi pretstati, divi pretēji tipi, bet viņus vieno tas, ka viņi abi divi ir vai nu ekstravertēti cilvēki, vai nu introvertēti cilvēki. Šajā gadījumā Jānis un Arta abi divi ir ekstravertēta tipa cilvēki, viņiem abiem diviem patīk un interesē enerģiska un aktīva dzīve, viņi to ir pieņēmuši par savu prioritāti un ņemot vērā šo informāciju, viņi var veiksmīgi veidot savstarpējās attiecības un ļoti smuki apiet visādus zemūdens akmeņus. Un iznāca tā, ka es aizgāju ar vienu šādu dāmu uz randiņiem, un mums bija pat vairāk randiņi. Un tad es nošausminājos, es domāju, šausmas, es domāju, kā es ar tādu sievieti varētu vispār kaut kā sadarēt kopā un kā. Bet tad es ieraudzīju, starp citu, Facebook arī grupā, es ieraudzīju Artas bildi. Un, protams, ka man kā vīrieti, kā Napoleon, protams, uzrunāja viņas skaistā bildi, un tad es nolēmu viņai uzrakstīt.
Un tad, kad es viņai nolēmu uzrakstīt, tad viņi man atsaucās, un attiecīgi, mēs diezgan ātri norunājām to tikšanos, jo mums vēl paralēli visam pārējiem bija, ka mēs profesionālajā jomā strādājam, tā kā vienā sfērā, nozarē, un līdz ar to mums bija kā pa ko parunāt. Un tas bija tas, kā mēs kaut kādā veidā iepazināmies. Es gan nekādas cerības neliku, jo man jau bija viena pieredze ar džeka tipu sievieti. Tu teici, ka tev tur kaut kas nepatīk tajās? Nē, tur nebija nekas. Es domāju, tajā džeka tajā sociotipā. Mēs bijām dažādi. Man likās, pirmkārt, piemēram, savulaik Evija teica, viņa saka, ja tu sajies kopā ar džeka tipu sievieti, tad visdrīzāk tavs dienas režīms un tava dzīve kaut kādā ziņā pakārtosies viņai. Nevis tu tur diriģēsi visu, kā tev ienāk prātā, bet visdrīzāk viņa noteiks to dzīves ritmu. Un man tas likās kaut kas šausmīgi nepieņemams, jo tā dāma bija diezgan, viņa bija ar savām kaut kādām ambīcijām un ar savām prasībām pret dzīvi un ar savu kaut kādu redzējumu. Viņa arī diezgan strikti, tās robežas kaut kādas nosprauda. Man likās, ka nē, tas nav priekš manis, man jāmeklē kāds cits un varbūt jāiet atkal tikties ar Balzaku. Un man liekas, ka es pat aizgāju uz kaut kādiem randiņiem ar Balzaku dāmām. Un kaut kā tā. Bet es tomēr nolēmu, nevar tā vienkārši visas džeku sievietes mest pār vienu kārti, un tad jādod kaut kāda vēl iespēja. Un tā mēs satikāmies ar Artu. Pirmo reizi, ja? Pirmo reizi. Es esmu dzirdējis, tagad jūs abi stāstas. Brīnišķīgi. Es esmu kaut kur man ir līdzīgs šis stāsts. Jā, pateicoties socionikai, arī es satiku savu duālo. Bet man interesē vairāk, kā jūs jūtaties šādās attiecībās sadarīgās? Ļoti harmoniski, mierīgi. Man ir iestājies miers. Tas vienmēr pārsteidz manus draugus pārsvarā, jo viņi man pazīst kā tādu baigo trigeri un tādu dinamisku cilvēku, un viņi vienmēr visus nošokē ar to, ka viņi saka, viņš ir tik mierīgs. Tagad tu esi tāds? Tagad es neesmu mierīgs. Tagad es neesmu, tāpēc, ka mēs esam publikā, bet tad, kad es esmu mājās, tad es esmu daudz mierīgāks, un neviens netic vienai lietai, ka parasti mājās es klausos, un viņi runā. Forši. Tu vari atpūsties. Vai tas nav laikam tavs? Man jau vajag aktīvi klausīties. Bet pastāstiet, kā tas bija? Tātad jūs, kad satikāt viens otru, tās gaidas vai cerības vai kaut kāda priekšstati atbilda tam, ko jūs zinājāt no sociālikas viedokļa? Man no bērnības bija tāds jau racionāls prāts. Es tā biju domājis, nevajag kaut ko tur nesko sadomāties, tad vēl nepiepildīs. Es nebūšu tāda muļķa, kas izvirzīs kaut kādas teorijas, kā man vajag. Es tikai vienkārši gribēju justies labi tajās attiecībās. Tā mierīgi, lai man nav kaut kas no sevis tur jātēlo, jāiespringst, jākonfliktē, jāpierāda tur ar putām uz lūpām. Un tas atbild viennozīmīgi. Man bija uzreiz pilnīgi tāds atslābums, bija ļoti patīkami pavadīt kopā laiku, un bija interesanti, un gribējās sarunāties, un bija man patīk komunikācija viennozīmīgi. Tā bija tā pirmā tikšanās reize? Pirmā tikšanās īstenībā, kas arī turpinājās. Es tieši prasīju, vai bija, vai ir vēl joprojām? Jā, nekas nav zudis. Es gribētu mazliet papildināt. Mums tā vispirms, to tā kā arī saka tā socionika vairāk, kas man uzkrīt, varbūt tas, ka mums bija tomēr kaut kāda komunikācija arī pirms pirmā randiņa. Mēs sākām komunicēt. Vispirms mēs ar kaut kādām tur audio ziņām apmainījāmies, un tad mēs sākām sazvanīties. Jā, Facebook chatā kaut kā. Un tad ir parasti, es esmu tāds liels taureņu pretinieks, tās taureņu teorijas, kas tur lidinās. Un tad Arta saka, ka viņai bija taureņi, un vienmēr manim apvainojas, ka es saku, ka man viņi tā kā nebija. Bet mēs taisnu vakardien domājām par to, tā kā runājāmies, kāda tur īsti ir. Un es drīzāk gribētu varbūt pateikt savādāk. Man bija tā pirmā reakcija, man bija drīzāk šoks. Es biju pārsteigts par to komunikāciju, cik man ir viegli ar viņu komunicēt. Un vienkārši es tajā brīdī nedomāju par tiem tauriņiem, bet es nevaru būt tā, ka tev ar to cilvēku ir tik viegli un tik vienkārši, jo man vienmēr bija sarežģīti. Vai dēļ kaut kādas tās manas dinamikas, vai dēļ kaut kādas tur pārlieku lielās enerģētikas, vai pēc kaut kādām tur, es nezinu, kaut kādām manām ekspektācijām, kaut kādām, vai arī otrādāk. Ne jau vienmēr tikai es tur visur kaut kur biju vainīgs, kaut gan droši vien, ka pārsvarā. Ja? Bet te bija tā, ka viss bija tā baigi viegli. Un tad bija tā, es uztaisīju lielu izņēmumu. Es parasti nedāvinu nekad sievietēm uz pirmo randiņu puķes.
ziedus, jo man daudz, nedaudz, bet man vairāk reiz bija tādas situācijas, ka es tiem ziediem paliku rokās, tāpēc, ka tos randījus kaut kā norauju vai vēl kaut kā, un tad man bija tāds princips nedāvināt pirmajā randiņā ziedus. Un tad es tā kā domāju, ka varbūt arī šoreiz... Viņam pat bija vesels raksts, kāpēc nedāvināt sievietēm ziedus pirmajā randiņā. Jā, tā bija mana tā kā teorija, kad var dāvināt otrajā un tad tālākajos, bet tajā pirmajā labāk ne, tāpēc, kad var tā. Bet tad es iznācu no rīta ārā un uz to randiņu es biju saposies, un tad es nenocietos un dārzā salasīju ziedus un aizvedu viņus ārtē, un tomēr uzdāvināju pirmajā randiņā. Un man ļoti patīkami bija. Ceļš, tāpēc, ka es biju lasījusi to rakstu, kāpēc nevajag dāvināt ziedus. Jā. Un es tā kā jau biju noskaņojusies, 50-50 būs, nebūs, jā, bet man nebija tas tā pilnīgi panacēja, ka vajag tieši ziedus, bet bija ļoti patīkami. Tam likās, ka viņš piedomājas. Es tieši domāju, Napoleons bez ziediem tas kaut kā izklausās. Bet labi, tev bija sava pieredze pirms tam. Bet labi, ka, teiksim, komunikācija, tas arī parasti ir tas, ko socionika vēsta, ka būs šī te patīkamā komunikācija. Bet kā ar pārējām lietām, kaut kādām sadzīviskām? Viņas kaut kādos momentos novirzās otrajā plāksnē. Piemēram, mums, es pateikšu, to piemēru par to komunikāciju. Mums jau neskaitāms reizes viens un tas pats scenārijs atkārtojas. Mēs apsēžamies skatīties televizoru, piemēram, filmu kaut kādu. Ja? Un mēs apsēžamies skatīties to filmu pilnā nopietnībā. Mēs ieslēdzam to filmu, noskatāmies pirmās 5 minūtes, bet tad mums kaut kas tajā filmā interesē, par ko vajag parunāties. Tad Ārta sāk stāstīt savu, es sāku stāstīt savu, un mums neskaitāms reizes ir bijis tā, ka mēs tā arī to filmu nenoskatāmies. Mēs nosēžam 2 stundas, kaut ko norunājamies par kaut kādām lietām, par kaut ko, kas mums tur liekas svarīgi un aktuāli. Man liekas, ka tas tā kaut kā pārtrauksies, bet tā nav. Mums tā visu laiku kaut kā turpinās, un mums vienkārši ir, man liekas, ka tādā brīdī, kad tev ir vajadzīga nevis vienaceina aukle, bet tev ar to otru cilvēku ir tik laba tā komunikācija, ka tu vari iztikt arī bez tās kastes un bez daudz kā varbūt cita, tad tas atsver kaut kādas citas lietas. Bet tā arī nav, ka mums tikai mēs runājam. Mēs arī darbojamies. Mums īstenībā ir diezgan proaktīvi kaut kādās krīzes situācijās. Es redzu, ka mēs esam uz viena viļņa. Vēl ko es aizmirsu pateikt, ka man likās, ka man tas cilvēks, ka viņam ir jābūt tā kā uz viena viļņa ar mani. Tā kā man jāsaprot. Mums... No pusvārda. Jā, būtībā jā, jo man bija tāda pozitīva pieredze ar draugu, un es zināju, ka tas ir iespējams. Tikai es nebiju tādu vīrieti vēl satikusi, un Jānis precīzi atbilst. Un tad tiešām, kad mums tur vajag kaut kādas lietas kārtot vai kaut kā rīkoties, tad tur mums viss sanāk un tādā patīkamā sazobē viss notiek. Un tur pat nav nekas jātērē vārdi. Mums jau, man liekas, viss notiek kaut kā tā ļoti loģiski un racionāli un miedarbībā ļoti labā. Es gribētu piekrist, jo mums ir tā, ka tiešām varbūt mēs varam, mēs jau katrs esam personība, mums kaut kādās lietās viedokļi atšķirās. Bet tad, kad mēs nonākam tajās situācijās, kad ir strauji jārīkojas, tad man tāds populārs salīdzinājums, ko es daudzreiz draugiem teicu, ka man visu laiku bija tā sajūta, ka es braucu ar automašīnu, bet kaut kā ar 3 riteņiem visu laiku. Tā kā viens pats, es nezinu, vai arī citiem Napoleoniem tāpatās ir, bet man tiešām tā ir, kad ja man nav tā otra cilvēka, es visu laiku jūtos, ka es braucu, es varu braukt, es varu labi braukt, es varu stipri braukt, es varu visādām grūtībām kulties cauri, bet nav tās degvielas. Nē, nav, bet tā sajūta ir tāda, tieši tā, viss ir, bet tikai viena riteņa nav tai mašīnai, 4 riteņi. Un tad tagad, kad es esmu kopā ar Artu, mēs esam pietiekami īsu laiku kopā, bet tajā pašā laikā... Gads jau būs drīz, es neteiktu, ka pietiekami īsi. Uz jubilē būs iepazīšanās 28. septembrī. Super. Jo 28. septembrī es Artai uzrakstīju pirmo vēstuli Facebookā. Un 28. jūlijā pēc 10 mēnešiem mums piedzima dēls. Jūs malači! Wow! Tas ir dzīves piemērs. Kā šis viss notiek? Jā, bet bija tā, ka tiešām tas, ko es gribu teikt, ka tas varbūt tas svarīgākais moments bija tieši tā, tas pirmais bija tā komunikācija, un otrs, tad, kad mēs kaut kādās situācijās rīkojamies kopā, bet nav viss tik viennozīmīgi, kā varbūt varētu iedomāties tajā pirmajā brīdī, jo piemēram,
Es nekad sevi, man patīk gatavot ēst, bet es nekad sev nevarēju iedomāties, ka es to darīšu 90, nezinu, vai 95% gadījumu mums, un es darīšu to. Viņš pārspīlē. Jā, un... Nē, protams, es zinu, ka mums ir, visādi garšīgi olu ēdieni. Cepts vārīt, jā. Cepts vārīta... Un omletīt, jā? Tad 4 sanāk. Tad cepts vārīts, omletīte un vidusjūras omlete, vai kā tad bija tā. Viņa tāda sevišķa. Tu esi tas, kas gatavo? Nē, tās omletes, tās viņa gatavo. Es gatavoju vispārējo. Pilnīgi tas pats. Ja? Man likās, ka es vispār nemāku gatavot. Aha. Un izrādās, ka mēs mākam. Tev arī vīrietis ir Džeks? Balzaks, bet es tiešām biju tā, kas man likās, ka es vispār nemāku vispār neko. Es olas varu uzcept, ja? Bet tagad izrādās, ka viss notiek. Ja, man ir vēl viens jaunums. Es esmu sācis kaut ko burciņās likt, tur tos tomātus. Tad tu esi ticis jau uz nākamo. Jā. Mēs kopīgi tomātus audzējam. Es nekad nebūtu domājis, ka es to darīšu. Tad sanāk, ka esot šajās attiecībās, jūs dzīvē viss kaut kas notiek labāk, paplašinās. Sadarīgās un papildinošās attiecībās mēs bieži vien uzzinām, ka pasaulē eksistē jaunas, citas atšķirīgas lietas, nodarbes, ko mēs savā dzīvē varam darīt, kā realizēties, kā atpūsties, kā dzīvi padarīt foršāku un interesantāku. Ja satiekās ļoti līdzīgi vai vienāda tipa cilvēki, viņi sākotnēji nospriež, cik forši, ka mēs abi esam tik līdzīgi, cik mēs labi saprotamies, kā mēs pabeidzam viens otra teikumus, bet ar laiku šīs attiecības noved strupceļā un pie pilnīgas izdzišanas, jo paliek ļoti garlaicīgi, mēs nesaņemam papildinājumu, mēs nesaņemam tādu jaunu enerģijas piešprici, jaunu iedvesmu, un lēnā garā tās attiecības sevi izsmeļ un beidzās. Sadarīgā papildinājumā, sadarīgās attiecībās, vai tās ir duālās attiecības, vai tās ir aktivācijas attiecības, šis otrs atšķirīgais cilvēks tavā dzīvē ienes savas ieražas, paražas, tradīcijas, savas vērtības, kuras tev arī interesē un patīk, bet tu nekad līdz šim tam nebija pievērsis uzmanību. Un kopā parasti ir tik labi, tik patīkami, ka tev pašam gribās augt, kļūt labākam, vērtīgākam, pilnveidoties, iedvesmoties, darīt kaut ko jaunu, nebijušu, uzdrīkstēties. Tas ir tas, ko katram no mums iedod šīs aktivācijas attiecības, kurās tu savā dzīvē iegūsti sev tādu kā personīgo, emocionālo treneri, personīgo psihologu, labāko draugu, ar ko kopā ir visforšāk un visinteresantāk pavadīt laiku, ar kuru gribās dalīties un no kura tu vislabāk smelies tādu foršu, radošu enerģiju. Tieši tam mums ir vajadzīgas aktivācijas attiecības. Viennozīmīgi es teiktu tā, ka man liekas, ka es šajās attiecībās esmu labākā sevis versija. Jā, jo man nav vairs jāiesprings par tām attiecībām, es varu pievērsties kaut kādām reālām lietām, kaut kādas darīt lietas un risināt kaut kādus jautājumus un kaut kādas pievērsties kaut kādām pilnīgi cita līmeņa problēmām. Ja, es drīzāk teiktu tā, ka tas ir kaut kādā ziņā izkāpšana ārpus saviem rāmjiem. Komfort zonas, man viennozīmīgi. Mēs pirmīt runājām par to braukšanu uz tiem 3 riteņiem. Es nepabeidzu domu. Tā ideja bija tāda, ka tagad man ir sajūta, ka es braucu nevis ar 4 riteņiem, bet ar 5 riteņiem. Ka man ir 4 tie riteņi un es uz pilnu klapu varu braukt, un tad man vēl 5. vēl kaut kā rezervē, tur stāv kaut kā kur. Un tiešām ir bijušas tādas situācijas, ka kaut kādā brīdī arī mums Napoleoniem dažreiz tā enerģija beidzās. Tu vienkārši kaut kad piekūsti. Un man vairāk reizi bijis tāda situācija, ka es
piekūstu, man liekas, ka viss jau tālīt izskatīs no rokām, un tajā brīdī pieslēdzās Arta, un viņi kaut ko tur turpina vienkārši dragā, un mēs vienkārši tā kā līdz tam galam nobraucam ar to rezerves. Un tad arī visā pārējā lietā ir tā, ka tu visu laiku kā izkāp ārpus saviem rāmjiem. Kaut kādas lietas tu dari, ko tu varbūt iepriekš, nezinu, tu, piemēram, man tas ir vairāk sāpīgāk tur ar kaut kādiem mājas remontiem. Es mūžīgi koncentrējos uz kaut kādām svarīgajām lietām un uz mazsvarīgākām lietām, bet ir kaut kādi brīži, kad starp citu, Arta palīdz nospraust prioritātes, kas ir varbūt mans. Jo tu esi racionāli. Jā. Un kādreiz mums sevī to teica, ja tu sajies kopā ar Džeku tipu sievieti, jo mēs skaitāmies tā kā tajās aktivācijas attiecībās. Kas viens otru tā kā kurbulē un vērš uz sasniegumiem, uz jaunām virsotnēm. Un tad viņi man teica tā, viņi saka, bet tad visdrīzāk tā dāma, tā Arta būs tā, kas noteiks to tavu kaut kādā ziņā dienas kārtību un vadīs to tavu dzīvi. Man tas likās, kas tas pa muļķībām. Tā nekad nebūs. Es esmu galvenais, es taču esmu, es esmu pats galvenais un pats svarīgākais. Napoleons, visi ir zem manis, es esmu pašā augšā, bet es nezinu, kā viņai tas izdodas. Viņi man ik pa brīdim pārnīca, kāpēc mēs laikam darām, ko tu gribi. Bet man kaut kā liekas, ka beigās viss sanāk tā, ka mēs darām tieši to, ko viņai vajag un to, ko viņa grib. Un tu esi laimīgs. Un es pēc tam esmu laimīgs, jo ir kaut kā... Tā kā jā, jo gal galā, labi, ēdam, tad mēs it kā abi. Jā. Bet ja vairāk gatavojies. Bet tu kā Napoleons ir pienes tādu baudījumu visam. Viņai šausmīgi garšo. Tā, kad es gatavoju. Es ļoti novērtēju Napoleonu, vajag, lai viņi slavē mūžīgi. Un tad es tā kā to esmu paturējis prātā un es neaizmirstu pateikt tiešām, kad man patīk kaut kas, tad es pasaku viņam, ka man nav žēl. Un tad ir tā, kad es, piemēram, tad, kad es negatavoju, dažreiz, piemēram, ir tādas situācijas, kad es negatavoju, un es tas vainīgs jūtos. Tā, ka es neesmu kaut ko pagatavojis, man tā liekas, ka es kaut kā es tā jūtos, ka es kaut ko neesmu izdarījis no rīta kaut kādā ziņā. Labi, nevajag. Jau. Bet tu zini šīs aplikācijas, kur dušiem pasūtīt kaut kādu ēdienu? Tās mūsu rajonā, diemžēl, nestrādā. Mēs dzīvojam mežā. Es vispār, agrāk, kad pilsētā, tad man ļoti patika šī opcija, bet tad iepazinos ar Jānu, un tad šī opcija tā kā aizbrauc, palika pilsētā. Ļoti labi. Artai bija jāmaina dzīvesvieta. Jā, es esmu rīdzniece 4. paudzē, bet Jānis arī uz šo mani salauza. Redz, bet arī tā ir labi. Nē, kaut ko laikam tomēr viņi pa manam arī dara. Bet man jautājums, jūs kādreiz strīdaties? Gadās, bet par kaut kādiem sīkumiem, maznozīmīgiem. Lielās lietās, fundamentālos jautājumos, manuprāt, mums sakrīt tie viedokļi, kopīgas vērtības mums ir arī un ļoti daudz visi tie ieskati. Mums principā nav par tādām pamatlietām, kaut kādiem pamatpīlāriem mums nav jāstrīdās. Kaut kādiem sīkumiem, sadzīviskiem pārsvarā, kaut kādām muļķībām, manuprāt. Bet tas viss ir tikai tāpēc, ka savaldīgākajam šajās attiecībās ir jābūt man. Kurš ir vecākais, kas tā kā loģiski būtu? jo es vienmēr esmu bijis visās attiecībās tas, kurš sprākst un ies pa gaisu, un tas ir it kā manā dabā, bet es esmu sapratis, ka šeit man ir jāiekūž mēlē. Jo mums ir tā, ka ja mēs tiešām tā strīdētos pa īsto, tad mēs varētu uzvilkties no pusapgrieziena, abi divi, tāpēc, kad abiem ir tā dinamika kaut kāda iekšā. Es nezinu, kā ir pēc sociālnikas tur tiem pamatprincipiem vai kā, bet tas, ko es izjūtu, un tad ir tā, kad es saprotu, ka ja mēs abi iesim pa gaisu, tad mēs iesim abi, tāpēc labāk, bet mums ir abiem ātrās dusmas. Mēs abi varam sadusmoties, bet pēc 15 minūtēm atkal viss ir labi. Mēs arī ātri izrunājam visu. Mēs neturam kaut kādu ļaunu prātu viens uz otru, tur, nezinu, dienām, stundām. Mēs diezgan ātri visu izrunājam un ieklausamies viens otrā un arī pieturam prātā, kas tam otram bijis tas nepatīkamais, lai neatkārtot, jo tas, manuprāt, ir svarīgi attiecībās, lai viņas būtu saskanīgas. Tā kā dzirdēt to, ko tas otrs saka. Jā, ieklausīšanās ir tā lieta, kas... Tad salīdzinājumā ar to, kā jums ir dzīvē visādi gājis un kā ir šobrīd, tad tas ir diena un nakts? Jā, es teiktu, man viennozīmīgi. Droši vien, ka mums ir vēl daudz kaut kādu pārbaudījumu priekšā. Ja? Mēs jau visu nezinām. Mums tas laiks kopā varbūt kaut kādā ziņā ir bijis ļoti īss, bet, protams, man ir sajūta, ka es viņu pazīstu jau sen. Jā, mēs taisni to runājām, kad it kā mums iznāk tagad, mums vēl nav pat īstenībā gads apkārt, kopš mēs esam, būs šomēnes. Ja? Bet tā lieta ir tāda, tā sajūta tiešām ir tāda, ka mēs būtu pazinuši viens otru jau kaut kādus vairākus gadus un kaut kādas varbūt detaļas jau patiesībā mēģinot atcerēties, kā tad mēs tur īsti iepazināmies
kurš uz kurieni gāja un kurš kurā brīdī tur uzlika, kuram roku pieskārās un kādi tauriņi. Mums pat tā bija grūti atcerēties, jo viss jau likās, ka tas jau viss bija tik sen, tas jau mūžīgi mums tā ir un kaut kā mēs visu laiku tā esam dzīvojuši tā kaut kā. Ripojuši uz priekšu. Bet jūs esat, vēl gads nav pagājis, un cik daudz jūs esat jau Jā, mums ir bijis diezgan daudz visādi pārbaudījumi arī bijuši. Ne tie pozitīvāk, ka tas gan nav saistīts mūsu attiecībām, bet kaut kādas lietas, kas pārbauda attiecības, kaut kādās krīzes situācijās. Un tad man viennozīmīgi ir pārliecība, ka ar Jāni var tur braukt līdz pasaules malai. Jā, līdz mēnesim un atpakaļ. Jā. Man, protams, ir ļoti patīkami tādas lietas dzirdēt, protams, kad ar mani viss kaut kur var, bet jā, tas, ko varbūt es gribētu atzīmēt, ir tas, ka arī Evija teica, ka savulaik mums, ka mūsu attiecības paredz, šīs aktivācijas attiecības paredz, ka varbūt viss nebūs tik ideāli un tik harmoniski. Izaugsmi paredz. Jā, bet būs šī izaugsme. Ja? Un tā arī patiesībā ir, jo ir kaut kādas lietas, kur tie zobrati varbūt nav tik ideāli vairumam, bet tas nenozīmē, ka viņi ir kaut kādi nepareizi. Viņi vienkārši varbūt bišķiņi kaut kādi savādāki un ir kaut kādas lietas, ko mēs varbūt sagaidītu, bet mēs to nesagaidām, bet mēs iegūstam kaut kādus citus bonusus vietā. Un tie citi bonusi šajā gadījumā, vismaz kā es to redzu, ir šī personīgā izaugsme. Jo, ja man ir jāsalīdzina, cik es augu, piemēram, iepriekšējos 15 gadus, un cik es esmu audzis šī pēdējā gada laikā, dažādās lietās un kaut kādā sapratnē, Artai vēl vienkāršāk, viņai kaut kādā ziņā bija karjerā izaugsme. Man arī ģimenes pieauguma izaugsme. Visādās. Pagaid, bet man ko nav ģimenes pieaugums tev vienai tikai iznāk, vai kā? Tagad, man arī ir izaugsme ģimenes pieaugumā. Jā. Aktivizēja tevi, mazlietiņ, ja? Tur... Protams, ka jūs abiem diviem ir bijis šis, tu teici, Artai tātad gan karjerā, gan ģimenē, un tavā gadījumā tu esi audzis garīgi. Man ir grūtāk augt karjerā, jo tāpēc, kad es pats strādāju uz sevi, līdz ar to es pats tevi darbā prezidents. Ko? Tur Arta negrib, lai es iet politikā. Arta negrib, lai es eju politikā. Viņam vispār ir tas uzdevums politiķis. Tieši tā, visur sarunāt un viss notiek. Man svarīgi šķiet viena lieta, ko es bieži vien redzu apkārt. Ka cilvēki uzbūvē sev galvās ar kaut kādiem prasību sarakstiem un tad mēģina piemeklēt šos te atbilstošos cilvēkus. Bet tas, ko arī mēs šeit teicām, es nekad nevarēju iedomāties, ka es ģimenē būšu galvenais gatavotājs. Ja? Pēc mana tā sarakstu, pēc maniem sarakstiem vajadzēja sanākt, ka sieviete ir tā, kas tur, vāc māju, gatavo ēst, tur vēl kaut kas tāds. Šodien es esmu sapratis, ka tas ir absolūti mazsvarīgi. Intelektuāls sarunas ir galvenais. ka tas ir daudz svarīgāk, tāpēc, ka tad tev veidojās. Un tad tev veidojās tā visa, arī personības izaugsme, un arī tev ir patīkami komunicēt. Jo galu galā, ja mēs atņemam visas materiālās vērtības, un visu pārējo. Kas tad paliek? Tieši tā, mums iznāk, izskats var mainīties, šodien tu esi skaists, bet rītdien tev kaut kas var notikt, ja? Veselība var atņemties, finansiālās, šodien tu esi bagāts, rīt tu esi nabaks, ja? Viss var pazust, bet nepazūd jau kas, nepazūd tā komunikācija un tas, kā tu risini problēmas. Kā tu risini problēmas un kā tu ar viņām tiec galā. Un ja saskaņa ir šajās lietās, tad jau principā uz pasaules ir grūti iedomāties tādu pilnīgi bezizējas situāciju, ka tu nevar ar problēmām tik galīgi nemaz galā. Bet tā problēma ir pašā sākumā. Uzticēties un atteikties no tā saraksta un pamēģināt to cilvēku pieņemt tādu, kā viņš ir, nevis viņa atbilstību kaut kādām izfantazētām, iedomātām, kaut kādām, nezinu, pat nevērtībām, bet kaut kādiem iedomātiem sarakstiem ar prasībām. Jā, bet tu vari pieņemt, man liekas, to cilvēku, kurš tev ir pieņemams, patīkams. Ja? Es, piemēram, arī esmu vienmēr domājis pieņemam tādu, kā tas esmu, ja? Bet kāds var pieņemt to, kas neatbilst tavai būtībai. Ja? Un tāpēc, man liekas, arī socionika brīnišķīgi šo te pieņem tādu, kāds esi, tāpēc, ka tu esi
brīnišķīgs, pieņemams cilvēks, kas dara. Mums pat sakrīt līdz sīkumiem. Viņš bija vienreiz Facebookā ielicis, ka viņš meklē sievieti, kurai patīk pļaut zāli, un man patīk pļaut zāli. Un tas bija sarakstā, vai ne? Bija kaut kāds joks, bet katrā jokā ir daļa taisnības. Stāsts bija īstenībā tāds, ka man bija jāiet pļaut kārtējā reizē zāli, ko man šausmīgi nepatīk darīt, un es ieliku tā kā tādu joku, vai nav kāda dāma, kurai patīk pļaut zāli, un tad man visi tur draudzīgi apsmēja par to, ka kur tu atradīsi tādu tagad, kurai patīk pļaut zāli un tur vēl kaut ko, un priekš kā, kurš to vispārībā darīs un tā. Un tagad pēkšņi izrādās tā situācija, ka mēs esam satikušies, un tas ir nevis tā, ka kurš tagad pļaus zāli un kuram būs tas pienākums, ja, bet viņi to ar prieku dara. Tā kā es ar prieku gatavoju, tā viņi iet un ar prieku pļaus zāli, jo tas ir viņas kaut kāds tur relaks. Man ļoti liels atspējas ir tas, ka manam tam cilvēkam, modelim, kāds es esmu, tā vājā vieta ir noteikti citu cilvēku attieksmi pret sevi. Un viņš savukārt ļoti labi jūt tos cilvēkus. Viņš ļoti labi paredz tās rīcības, to attieksmi kaut kādu, to, kā reaģēt kaut kādās situācijās. Tas viņa, teiksim, sadrīgiem balzakam arī nav raksturīgi, ka arī nezinu, kā tur kaut ko teikt vai neteikt, kā sevi tur reprezentēt, kā reaģēt, ja viņu kāds apvaino vai vēl ko. Viņš ļoti labi zina. Viņš vienmēr mēs esam par cilvēku. Jā. Un tas man es no katru dienu mācos šajā ziņā. Jūs viens no otra kaut ko. Bet zini, cik grūti ir saņemties visu to zinot uz kaut kādu darbību. Un tad man ir viena sieviete, kas saka, klausies, bet varbūt tomēr mēs šodien tur izdarām to, ko tu tur biji jau plānojis nedēļu darīt jau, un jau nedēļu nevar saņemties. Katru dienu arī kaut kāda jēgpilnas darbības iekļauts tajā dienā, pat tad, ja tur izšķīst kaut kādās citās lietās, tad kaut ko svarīgi ir realizēt tajā dienā. Un apelvējums ir vajadzīgs. Reizēm pabikstīt, citādi ieslīgs dīvānā. Kāda limita josla. Sadarīgas un papildinošas savstarpējās attiecības ir ļoti forša lieta, kas mūsu dzīvē atbrīvo ārkārtīgi daudz laiku. Bet ir viena tāda nianse. Mums ir jāgrib būt tādās attiecībās, mums ir jāgrib kaut kādā veidā nobrucināt tie savi iepriekšējie stereotipi, kā mēs esam iedomājušies, kādu to cilvēku es sev blakus vēlos, kas man viņā patiks, kas man viņā nepatiks. Tas ir līdzīgi, kā censties iztēloties, kā garšo nekad neēsts, nepagaršots ēdiens. Kad mēs priekšlaicīgi izdarām kaut kādus secinājumus, ka šis man nepatiks, šis man negaršos. Tāpēc mums katram ir jābūt atvērtam, iepazīt kaut ko atšķirīgu, kaut ko savādāku, varbūt pat tādu, kas sākotnēji biedē vai pa gabalu atgrūž. Bet, lai mēs šīs sadarības uz sevi sajustu, pirmām kārtām mums tas cilvēks ir jāpielaiž sev tuvāk klāt. Vienkārši runājot, tev ir ar viņu jāsatiekās un aci pret aci jāaprunājās, lai tu saprastu. Ir jūsu starpā šis kontakts, kas izpaužās kā viegla, patīkama komunikācija, kad tu to cilvēku uztver kā savējo, vai tieši otrādi tev gribās bēgt prom, bet ir šis solis jāspēr, ir šī mazā lietiņa jāizdara, jāpamēģina, tā kurpe ir jāpamēra, lai tu dzīvotu nevis ilūzijā, bet lai tu saskartos ar realitāti un dotu sev iespēju būt laimīgam savstarpējās attiecībās. Tāpat ir ļoti svarīgi būt gatavam un atvērtam ņemt no otra cilvēka, ieklausīties otrā, ņemt vērā padomus, ņemt vērā ieteikumus, risinājumus tam, kā kaut kādas lietas un situācijas var risināt citādāk. Šīs ir attiecības, kurās var piedzīvot neiedomājamu izaugsmi, personīgi, profesionāli. Tajās var dziedināties, tajās var atbrīvoties no kaut kādām iepriekšējām attiecību dzīves traumām. Tās ir ļoti foršas attiecības, ja tu esi gatavs tās pieņemt. Tāpēc iepazīsti sevi, iepazīsti citus sociotipus un droši spēr soli tajā, lai veidotu
ilgstošas, mīļas, sadarīgas un papildinošas attiecības. Un Socionika tev šajā jautājumā noteikti var palīdzēt. Bet varbūt mēs varētu runāt droši vien par šo daudz un tiešām ilgi un tā, bet varbūt uz tādu finišu jūs varētu kādu novēlējumu citiem pāriem? Es noteikti teiktu, vai tiem, kas nav vēl pārī, tā drīzāk. Noteikti es ieteiktu nemest plinti krūmos un varbūt tiešām vērtīgi ir noskaidrot, kas tu esi par cilvēku un kāds tavs uzdevums dzīvē, un tad arī vieglāk ir saprast, kādi tev cilvēki dara apkārt un izmantot šo brīnišķīgo rīku, socioniku. Jo es vispār neiesaku to, kas man pašai nepatīk un nestrādā, bet šī ir tā lieta, kuras tiešām redz milzīgs plusus. Man katru dienu es pārliecinos par to, ka tas strādā un tas ļoti labi strādā, un tikai vajag tam nopietni pieiet un arī ieklausīties tajā, ko šī zinātne saka, nevis kaut kādas pārsteidzīgas pieņēmumus izdarīt pirms laika. Pamēģināt, nav jau ko zaudēt. Te es gribētu kaut kādā ziņā piekrist Artai, jo mēs bieži saskaramies ar to, kad mēs tur ir kolēģi, kas citi notipotie un kas redz, ir tā, ka ir kaut kāda daļa, ko gribās no tās socionikas pieņemt. Šitiem socionikas padomiem mēs klausām, un šitiem tagad tiem otriem padomiem mēs tā kā, tas man nepatīk, un tas uz mani neatiecās. Ja, to es neklausīšos. Un te ir tas piemērs, piemēram, ko es gribētu uzsvērt. Ja? Nav tā, ka tev arī socionika nesaka, ka tikai šis viens sadarīgais tips tev ir. Mēs esam netipisks pāris. Artai vajadzēja būt kopā ar Draizeru, man vajadzēja būt kopā ar Balzakas sievieti. Bet mēs pavērām bišķiņ plašāk to savu redzes loku, jo mums kaut kas likās, ka varētu nebūt tā, kā vajag. Un devām iespēju arī tiem citiem. Tas jau ir tas pats stāsts par pieņemšanu. Mēs devām iespēju viens otram kaut vai satikties. Mēs satikāmies. Neizvirzījām kaut kāds aizspriedums pirms laika. Jo cilvēkiem liekas tā, ka tikai tad, ja tu esi kopā ar to pa maksimumu, to pašu ideālā. Man vajag tikai visu banku, vai neko. Es pilnu banku vai neko. Dažreiz var izrādīt. Tu taču ir vēl Rievīri stāstīt, ka tu taču vēl tur pāris, kas dara. Par ko ir arī stāsts, ka varbūt ka tā pusbanka ir daudz lielāka banka beigās gala rezultātā nekā tā. Jo katrs cilvēks jau arī ir kaut kādā ziņā individuāls. Kā mēs esam, kādā vidē auguši, ko pieredzējuši, kāda ir mūsu pasaules redzējums. Tā kā es domāju, ka jādod iespēju un jāapmēģina. Un tāpēc mēs novēlam visiem, kas skatās šo raidījumu un redz šo brīnišķīgo skaisto pāri un klausās viņu stāstā, pamēģināt, dot savu iespēju, jo mēs esam par mīlestību un laimīgu dzīvi. Paldies, ka noskatījies šo epizodi. Noteikti ieraksti komentārā, vai tev būtu drosme piedalīties šādā projektā. Un, protams, abonē kanālu, lai nepalaistu garām jaunās epizodes.